saka, nevar būt. Tie ir Somi un Igauņi, kas vienkārši to bojā to statistiku, gan jau viņi atbrauc un te visu izdara. Nu tā, es domāju, ka nav, un pat, ja mēs esam, nezinu, 3. vietā, nevis 2. vai 1., tas tik un tā ir tas tops, un protams, ka tas ir tāds legalizēts pie mums veids, kā mēs īstermiņā, tā kā liekas, dabūnam to atvieglojumu. Bet ilgtermiņā mēs jau nerisinām nekādas problēmas. Ja? Mēs tikai varam vēl dabūt citu problēmu, atkarības problēmu klāt un citas veselības problēmas. Jo alkohols palīdz, tā kā viņš ļoti ātri atslēdz to visu to sajūtu, ka tad ir dzīvē problēmas. Ja? Un diemžēl, tā kā, tas ir kaut kas tāds, ko mēs redzam, kā tiek galā varbūt arī iepriekšējās paaudzes ar lietām, ar problēmām. Un neviļus mēs mācamies, bet es ceru, ka mēs kaut kādā brīdī atmācīsimies un meklēsim, un es dzirdu arī, ka ļoti daudz cilvēku cenšas ieviest kaut kādas citus veidus, piemēram, tās augstās peldes. Man ļoti priecē, ļoti daudz cilvēki šobrīd to dara un tā kā ir aizrāvušies un tā kā gūst to enerģiju, atslēgšanos un tādu pārslēgšanos no darba lietām tādā ļoti pozitīvā, ļoti foršā veidā.